Šodienas ārkārtas domas sēde bija otrais mēģinājums ievēlēt priekšsēdētāju Jelgavas novada domē, kur jau vairāk nekā 4 mēnešus darbojas bez novada vadītāja. 7 deputātu parakstītu iesniegumu iesniedz Andris Ozoliņš, kas pārstāv Latvijas Zaļo partiju. Šobrīd ir pašvaldībai kaut kas jādara, jo, piemēram, JNKU lēmums par pamatkapitāla palielināšanu nav pieņemts, JNKU draud maksāt nespēju, un šis fakts ir zināms kopš 4. jūlija. Ārkārtas domas sēdē priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas 2 kandidatūras. Pašreizējā domas priekšsēdētāja vietniece un priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Ilze Vītola no Latvijas Zemnieku savienības un šīs sasaukuma bijušais domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Ozoliņš, kurš pārstāv Latvijas Zaļo partiju. 3 vēlēšanu kārtās vairākumu 8 balsis ieguva Ozoliņš. Tomēr, lai iegūtu kāroto priekšsēdētāju vietu, nepieciešams vismaz 10 deputātu balsis. Jāpiebilst, ka arī 10. jūlija ārkārtas sēdē Ozoliņš bija viens no 2 kandidātiem, un arī toreiz par viņa kandidatūru nobalsoja 8 deputāti. Ja jūs vienkārši ik pa mēnesim tagad līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām mēģināsiet inicēt jaunas vēlēšanas? Man neinteresē matemātika, man interesē reāla saimnieciskā darbība, un ja šajā darbībā es redzu absurdus, tad es vācu deputātus, kuri domā līdzīgi man, un mēs aicinām pārējos mainīt kaut ko. Protams, ka matemātiski mēs varam no 19 deputātiem 10 balsis matemātika vienmēr saskanēs, bet, manuprāt, mūsu gadījumā šeit ir jautājums arī par tālākajām prioritātēm un par to, kādu mēs redzam šo novadu tālāko attīstību, arī gan šajā gadā, jeb šajā sasaukumā līdz nākamā gada jūnijam, gan arī tālāk domājot. Vītola piekrīt, ka Jelgavas novada komunālā uzņēmuma finanšu jautājums un vēl jau vairāk jaunā budžeta sastādīšana būšot izaicinājums. Jūs joprojām sakiet, ka doma ir darboties spējīga? Jā, doma ir darboties spējīga. Jāpiebilst, ka šodien domē iesniegts 10 deputātu pieprasījums par neusticības izteikšanu pašreizējai domas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai Ilzei Vītolai. Jau pagājušajā nedēļā deputāti nobalsoja par izpildu direktoras atstādināšanu uz darbības izvērtēšanas laiku. Šis lēmums gan stāsies spēkā tikai tad, kad izpildu direktora atgriezīsies darbā no attaisnojošas prombūtnes. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija joprojām uzskata, ka vismaz pagaidām doma esot darboties spējīga, bet ja no amata tiks atbrīvota Vītola, galvenais kriterijs domas darbības vērtējumam būšot nākamā gada budžets. Tika izdarīt grozījumi pašvaldību likumā, kas kaut kādu brīdi var šo situāciju risināt. Vairāk mēs droši vien skatītos tiešām uz to pašvaldības budžeta sastādīšanas procesu, jo tā ir viena no būtiskām lietām, kas ietekmē funkciju izpildi tālākajā periodā, un līdz ar to būtiski skar iedzīvotāju intereses. Šodien Latvijas Zemnieku savienības valde izplatījusi aicinājumu ministrijai izvērtēt arī lēmumu par izpildu direktoras atstādināšanu, jo saskatot tajā politisko spiedienu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.